Pasaules kauss šonadēļ sākas politisku neskaidrību ēnā, un Irānas komanda ir iesprostota starp futbolu un karu. Irānas spēlētāji ir saņēmuši ASV vīzas, taču vairākiem komandas darbiniekiem ieceļošana ir liegta. Tāpēc komandai nākas bāzēties Meksikā un uz spēlēm doties uz ASV, ievērojot stingrus ierobežojumus. Irānai paredzēts spēlēt ASV rīkotā pilsētās, tostarp Losandželosā un Sietlā, pat neskatoties uz to, ka saspīlējums ar Vašingtonu un Izraēlu turpina ietekmēt drošības jautājumus ap turnīru. Teherāna apsūdz ASV par pasaules kausa politizēšanu, kamēr Vašingtona apgalvo, ka vīzu lēmumi tiek pieņemti balstoties uz nacionālās drošības apsvērumiem. Lai iegūtu plašāku ieskatu, mums tagad pievienojas Nigāra Mostahedī, žurnāliste no Iran International un raidieraksta Ār4 Iran vadītāja. Man arī interesi, kad mēs skatāmies uz Kanādu, Amerikas Savienotajām valstīm un Meksiku, cik redzama tur uz vietas ir Irānas problēma? Vai līdzjutēji to uztver kā sporta stāstu, vai karš un vīzu skandāls vairāk dominē sarunās? Tas atkarīgs no tā, kam jūs jautājat. Ja jūs jautājat irāņiem, kuri ir pret režīmu, un tāda ir lielākā daļa irāņu Kanādā un Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram, viņi neuzskata komandu Mellī, kā mēs to saucam persiešu valodā, par savu nacionālo komandu. Viņi to uzskata par Irānas Islāma Republikas komandu, ko viņi atšķir no pašas Irānas. Tāpēc viņi protestēs pret šo komandu. Protams, ir arī tādi, kuri, jūs zinat, varbūt neuzskata sportu par kaut ko politisku, bet ir grūti nesaskatīt sporta arēnā politiku. Kad tādā valstī kā Irānas Islāma Republika, jums ir Islāma revolucionārā gvarda IRGC, kas burtiski visur, arī sportā, ir iepludinājusi savus taustakļus. Daudziem irāņiem, kā jūs tikko teicāt, komanda Mellī vienmēr ir nesusi zināmu politisko nozīmi. Vai šis brīdis to pastiprina? Vai arī nacionālā izlase joprojām iespējams vieno irāņus? Vai arī tā atklāja šķelšanos gan valsts iekšienē, gan ārpus tās? Tas noteikti atklāja šķelšanos gan valsts iekšienē, gan ārpus tās. Jo, kā jau teicu, ir cilvēki, kuri ir pret režīmu, bet, kad runāja par futbola izlasi, viņi tomēr atrod attaisnojumus. Bet lielākā daļa tomēr šo neuzskata par savu nacionālo komandu. Un ziniet, kad runa ir par Irānu, viss kļūst politisks, jo, kad tev ir diktatūra, kas kontrolē visas tavas dzīves jomas, arī sports kļūst politisks. Pat mūzika ir kaut kas politisks, jo arī to kontrolē valsts. Un daudzi cilvēki uzskata, ka komanda Mellī pakļaujas Irānas režīmam. Citi saka, ziniet, tā ir viņu profesija. Viņi spēlē sportu un viņiem ar to ir jāsadzīvo. Bet, ziniet, mēs nevaram aizmirst, ka bija futbolisti, sportisti, kuri tika sodīti ar nāvi saistībā ar janvāra sacelšanos, kā arī tie, kuri tika nogalināti janvāra sacelšanās laikā pret režīmu. Tā kā noteikti būs daudz cilvēku ar lauvas un sauvas karogu, šīre horši karogu, kā mēs sakam persiešu valodā, protestējot pret to, ka FIFA neļauj ienest lauvas un saules karogu spēlēs arēnā. Tātad pati FIFA ir padarījusi šo situāciju politisku, jo kāpēc gan aizliegt kaut ko tādu? Un kā tad ar ASV lēmumu piešķirt vīzas pašiem spēlētājiem, pat ja dažiem citiem augstāk stāvošiem organizācijas locekļiem netiek ļauts iebraukt valstī? Tātad lielākā daļa irāņu diasporā ir pret pat to. Viņi uzskata, ka viņiem pat nevajadzētu piešķirt vīzu, jo viņi pārstāv valsti, pret kuru viņi šobrīd būtībā ir noskaņoti. Es domāju, ka starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu notiek karš, neskatoties uz tā saukto pamieru, joprojām notiek uzbrukumi, kā jūs, protams, zinat, esot Izrēlā. Tāpēc daudzi irāņi diasporā ir ļoti pret pat pašu lēmumu piešķirt vīzu spēlētājiem un uzskata to par nodevību. Noteikti būs vēl vairāk jaunumu, kuriem sekot līdzi visas nedēļas garumā, kad šīs spēles sāksies. Nigāra Mostahedī, lieliski, ka bijāt kopā ar mums I24 News angļu valodā šodien. Paldies jums! Tāpat!